Ja jūs skatījāties mūsu Latgales sērijas, es tur niekojas ar šādu te tālskati, un cilvēki no ieskaties savu pamanīņu teica, nu, ko tu tur rāksties, mēs tev iedosim uz testu kaut ko daudz nopietnāku. Tāpēc tagad neliela atkastēšana, unboxings ar Nature Close Waterproof Accuter 20 līdz 60 x 80 mm. Es nesaprotu. Es saprotu kaut ko no kamerām, no binokļiem. Man nav liela sapratne, bet mums ir iedots šāds te monstrs, kuru mēs brauksim dabā, filmēsim kādu vlogu, izmēģināsim. Vienīgais, nu mēs jau vakar pamanījām, ka gaiputni lido projām. Bise, gaiputni jau lido projām. Nezinu, cik mēs tos putniņus tur dabā atradīsim. Viņi gribēja tik parādīt, kā šis monstrs izskatās. Viņš ir no 2 daļām. Aparāts ir, cik es saprotu, waterproof. Tātad no lietas mums nav jābaidās. Šāds te monstrs. Viņš, protams, nav paredzēts turēt rokās. Tā mums ir iedots statīvs. Principā jau kurš fotostatīvs šim te dar uzliec virsū un bliez. Ja tu gribi būt, kā to saka, mobilāks, man liekas, mierīgi arī ar monopodu var iztikt. Viņiem ir tā standarta 3/4 inčes latviski. Mums ir kā skrūve, un to var pieskrūvēt, tā kā man tie 3 kāji, 1 kāji ļoti daudz. Man ir no kā izvēlēties. Noliekam bums. Un varam, es gribēju teikt, filmēt. Un varam vērot putnus. Viņam te mainās, cik es saprotu, rekur ir, kājām gaisa, kā neskapēc mums sanāk, rekur no 20 līdz 60 ir tas palielinājums. Šeit mums ir fokus. Un tad tā, ja to spīd saule, ko es tikai tagad uzzināju, ka šo uzlikt virsū, lai to saule nespīd iekšā objektīvā, ja blēcā. Tikai šis viens no aparātiem, ko mums vajag aizbraukt, notestēt dzīvē. Man ir tāds speciāls veļķis, mēs paņemsim telefonu, pieaugsim klāt, mēģināsim visu nofilmēt un parādīt arī jums.